Izlūki ir ļoti svarīgi. Un šajā vingrinājumā Arona 2026 mēs arī trenējam jaunākos kaujas paņēmienus, jaunāko komandu vadību, un mēs maksimāli ņemam no Ukrainas. Mēs testējam tagad, lai saprastu, kas strādā Latvijā, kas nestrādā. Būtībā izlūku komplicētība uzdevuma izpildē tikai augus. Bet labā ziņa, ka tehnoloģijas palīdz. Jo komanda vadība tagad ir atšķirīga nekā bija iepriekš. Gadu atpakaļ komanda vadība bija nedaudz savādāk. Tagad pārsvarā visi strādā digitāli, ir pieejami parastie telefoni. Telefonos ir specifiskas aplikācijas, kuras ir savietotas kopā ar droniem. Un tad mēs varam redzēt gan mērķi, gan dronu bildi un precīzi dabūt efektu uz mērķi. Šogad Āronā piedalās 22 zemesardzes izlūknodaļu komandas. No katra zemesardzes bataljona viena komanda. Atrodamies pašlaik štābā, kas sastāv no vairākiem tokiem, taktiskā operāciju centriem. Karadarbības Ukrainā pieredzes dēļ tika izmainīts koncepts. Ja iepriekš tā bija vairāk sacensību tipa, tad šogad princips mainījās. Ir vairāk uz procedūrām, uz jaunu tehnoloģiju ieviešanu. Es runāju par droniem, kā arī integrējam iekšā izlūku nodaļas darbības, lai izsauktu netiešu uguni. Звичайно, в зв'язку з ерою дронів, з ерою тим, що зараз воюють технології, удосконалюватись, там, брати наш досвід, брати досвід гаджетів у всьому світі, вмонтовувати в свої війська, навчати військових і більше робити роботи на дронів. Тому що всі стикаються з тим, що спочатку воює людина, військовий, але в результаті дронів більше і краще зберегти життя військового, людини, ніж дрона. Тому напрямок dronovодства повинен бути в пріоритеті. Manā skatījumā šī Arona bija visvairāk pietuvināta tam, kā reāli dzīvē notiek šāda veida operācijas. Integrējot dažādas datu avotus, dažādas sistēmas, kā izlūk iegūst izlūk informāciju, kā tas tiek nodots uz taktisko operāciju centru. Es pildīju netiešā gaisa atbalsta funkciju ar droniem, jeb bomberiem. Mēs tātad pirmo reizi guvu praktisku pieredzi, kā ir satriekt kinētiski mērķi. Tad principā izlūks vairs nav cilvēks, kurš tikai paļaujas uz kaut kādām savām cilvēciskajām maņām, bet viņam ir jābūt operatoram, kurš ir spējīgs integrēt visu šīs tehnoloģijas, kas ir pieejams vienīgi rīcībā. Principā tā atšķirība starp veiksmīgi izpildīt uguns misiju un garām palaist iespēju ir daži acu mirkļi reizēm. Tāpēc saulaicīgums ir kritiski svarīgs. Mēs nostartējām ļoti labi, nesaskārāmies ar nekādām grūtībām, bet nācās saskarties ar tehnoloģijām. Tehnoloģijas bija diezgan liels pārbaudījums. Mēs esam mazāk pieskārušies tam un vajadzētu piestrādāt visticamākais pie droniem, dronu apiešanās un vispār strādāt ar pretinieku ar tehnoloģijām. Izlūkiem mūsdienās noteikti ir ļoti svarīgs tehnoloģija aspekts. Ļoti daudz tehnoloģijas tiek iesaistīts un principā jo vairāk tehnoloģija, jo labāk. Vieglāk izlūkam pašam ir un tiek atvieglots uzdevums.